Arī, jā, pirmā spēle Šveicē, piekāpjamies 1-5. Kāds tavs rezumējums par šo maču? Jā, teiksim, pazaudējām otro trešdaļu, zaudējām praktiski visu divcīņas. Un hokejs sastāv no divcīņām, ko mēs redzējām trešā trešdaļā. Sākām vinnēt divcīņas, radās momenti, visas tās 50 ripas tikko bija mūsu pusē, tā mums toreiz bija laba momenti. Tā kā ņemsim to labāko līdzi, kā mēs teicām, puiši viss sākās no divcīņām, jo hokejs ir spēks spēle, vinnēsim divcīņas, būs mums momenti. Tā kā tas ir gatavošanās posms un gatavojamies rītdienas spēlē. Ko tieši pamainījāt uz trešo periodu? Izskatījās, kad izskatījāties svaigāki, labi spēlējāt, bija momenti? Es domāju, ka, kā es vēlreiz saku, tas ir viss tās 50 ripas. Otrā trešdaļā mēs zaudējam praktiski viss. Un no trešā trešdaļā atkal praktiski viss kaut kur mēs vinnējām. Varbūt šveicieši mazliet viņi atlaida, ja, bet tas ir tas, kā mums jānospēlē rītdienas spēle pilnībā. Kādas izmaiņas mēs varam gaidīt uz rītdienas maču? Viennozīmīgi spēlēs divi jaunieši, Laviņš un Gavars. Uzreiz to pateikt nevar, bet skatīsimies, vai kādam ir traumas, kas skan. Tā kā mums ir pietiekami daudz laika līdz rītdienai, lai vēl pārdomātu sastāvu. Paldies! Lūdzu.